Jo, visiem šajā skaistajā, burvīgajā paravīzijā! Un mēs šodien klausīsimies 10 dziesmas, kā arī vērtēsim viņas. Un tagad skatāmies, kāda būs pirmā dziesma. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slow. Here I come. Nu tātad mēs esam noklausījušies mūsu pirmo dziesmu un tagad izteiksim mūsu viedokli. Viss ir pilnīgākajā vafelē, kas tas par huiņu, bļaļ? Es savā mūžā nebiju tādu sūdu dzirdējis. Mana mamma pat labākus dziesmas taisa, bļaļ. Vienkārši, kas tas bija? Projām no šejienes, projām, bļaļ. Nu, ļoti labs sākums mūsu parodivīzijai, bet, droši vien būs noteikti labākas dziesmas par šito. Tā kā, jā. Es ceru, ka šitā dziesma vismaz tiks uz kādu, 8. vietu, bet es ceru arī uz labākām dziesmām. Nu ko, klausamies otro dziesmu. I am Iceman, 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 I am Iceman. Vislielākais sūds, ko esmu dzirdējis savā dzīvē, tā kā man dzīvē ļoti īsti, tā kā, jā. Jā, es piekrītu misteram Zvēram, šī dziesma ir pēdējā huiņa. Ārā no šejienes, ārā! Es teikšu tāpat kā Misters Zvērs un Šons. Šī dziesma ir pilnīgs mēsls. Tur vien atkārto, esmu ledusvīrs, esmu ledusvīrs, esmu ledusvīrs un pilnīga Nu ko, klausamies nākamo dziesmu un cerams, ka tā nākamā dziesma nebūs slikta par iepriekšējām. Nu, šī dziesma tāda pulverīga, man patīk tāds beats labs. Jā, piekritīšu Leonam, es teiktu tā, ļoti labs songs, ļoti labi, jā. Ideālākā dziesma, ko esmu dzirdējis, es to katru dienu klausos, tā kā dotu tam 10 punktus. Nu, cerams tagad uz 4. dziesmu būt labākam nekā iepriekšējām. Labi, tā pulver dziesma bija laba. Klausamies. I can't move on, baby doll, waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. Šī noteikti ir viena no manām līderēm uz šī gada uzvaru. Man šī dziesma nepatīk, tā kā es neprognozēju ļoti labas sekmes šai dziesmai. Man ļoti patika, es piekrītu Šonam par to, ka šī dziesma ir labākā, ko tagad šajā gadā esmu dzirdējis. Nu ko? Nākamā mīļā dziesma. Jā, pilnīgi saprotu šo dziesmu, tā kā tev mēģina tikt ārā no kaut kurienes, no bedrītes, no kaut kā un tā tālāk. Es esmu emocionāls par šīs dziesmas un tik bēdīga. Ja šī dziesma tā ļoti emocionāla, es saprotu Šonu, jā, ļoti emocionāla un jā. Nākamā dziesma. No girl, no problem. Man jau tā meitene spamet visu laiku, ko es viņām izdarīju, bet šī dziesma ir ļoti laba. Viņa būs noteikti manā top 3-niekā, tāpēc, jā. Man nepatīk šī dziesma, jo tāpēc, ka meitenes pļauj uz manas sejas, jā. Bļā, es nezinu, šī dziesma, tāda crazy, tāda un tāpēc nezinu. Nu ko, un esam gatavi vēl vienai dziesmai. They call me Puffy, I like to dance, I throw good parties for all my friends.
Man patīk, kā viņi aicina dejot, tehniski viņš, tā kā, jā, man patīk dejot. Es piekrītu tam zvēram, man arī patīk dejot. Es ar meitenēm everyday dejoju, man patīk pierādījumi, varu jums parādīt, tā kā jā. No šīs dziesmas es gan apdirsos. Tur saka, ka viņš rok cilvēkus savā dārzā, ierok cilvēkus savā dārzā, tad, bro, crazy. Un P. Diddy, bro, I bet they are kids. Nu ko, ejam pie nākamās dziesmas. Man, it's 2023 and Big Dick Randy coming back. And on Halloween night, he gon' be looking for a snack. If you see that nigga coming, better run like you in track. He a big scary nigga, man, he's 7 foot in black. Es tā apdirsos pēc šīs dziesmas. Šī dziesma ir tik tough. Nost kādi vārdi, bro. Big Dick Randy, kas ir? Dājam. Uzmanieties, bērni. Es piekrītu Šonam, es arī apdirsos, bet, uzmanieties, bērni, neņemat končus no svešiniekiem. Labi, ejam uz nākamo dziesmu, ko lai saka. Okay, I'm done. I already came twice. You ain't gonna make me come. I'm all out of gas, not so fast. Your finger just went in my ass. Ah, that hurts. Take it out now. Oh, wait a minute. I'll put it back in. This don't mean I'm gay. I don't like men. Tā šī dziesma man liek aizdomāties, ka Eminems īstenībā ir gejs un viņam patīk vīrieši. Jā, es piekritīšu Leonam, savam partnerim, bet jā, šī dziesma ir pilnīgs mēsls, nebūs noteikti top 5-niekā. Labi, man nav nekas par gejiem, bet, jā, šis pilnīgs mēsls un es pilnīgi viņu apdrišu ar savu kakām un apsmērēju viņu kārtīgi, riktīgi. Nu ko, nākamā dziesma? Мне в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Šī ir mana mīļākā dziesma šajā dienā. Tik emocionāla. Paldies jums! Jā, es saprotu, ka šim šokam stāv tā bilde no 6 no rīta. Tā kā liels atbalsts viņam un liela izturība. Es pilnīgi piekrītu Šonam. Šī dziesma ir ļoti laba šai dienai. Un jā, paldies jums. Ļoti laba dziesma. Un tagad man šķiet dziesmas ir beigušās un mēs varētu sākt balsot. Esmu gatavs dot savus pointus. Tātad pirmais points dodas pie Baby Doll. Un 2 punkti dodas pie Ice, tāpēc, ka man negaršo ledus. 3 punkti dodas pie Nuts, tāpēc, kad man garšo rieksti, bet ne pārāk. Un 4 punkti dodas pie Spitface, tāpēc, ka man negaršoja, kā viņa iešpļāva un sejā. 5 punkti dodas pie Big Randy, tāpēc, kad pārāk liels tas Randijs. 6 punkti dodas pie Shake, tāpēc, ka man nepatika, kā ātrums kraties jau pakaļņie beigās. 7 punkti dodas pie Kamīna, tāpēc, ka man nepatika Kamīni. 8 punkti dodas pie Faka, tāpēc, ka Eminems man nepatika, kā viņš pakaļā bāza meitenes. 9 punkti dodas pie 9 punkti pie Baby Oil, tāpēc, ka man ļoti patika mazuļu eļļas. Un jā, un pulveri dodas pie 10, jo es ņaucu pulverus. Tātad man viss būs tieši pretēji. Viss būs pretēji, ko man mīļais šitas zvērs teica. Tātad pulverim es dotu tikai 1 niecīgu punktu. Tā bija pēdējā huiņa, ko es klausījos šodien ar saviem čomiem. Atvainojos, es negribu dzirdēt. Tātad, kas man ir otrajā vietā? Tātad, Baby Doll. Baby Oil ir 2 punkti. Kas tas par sviestu, ko es dzirdēju? Atvainojos, es vairs šito tiešām negribu klausīties. Fuck ir 3 punkti. 3 niecīgi punkti. Jo fuck ir izdrāst. Tad 4 punkti dosies pie Big Dick Randy. Tāpēc, ka Randy ir liels
Krāns. Oi, tā. 5 punkti aizsmen. Nezinu. Kas šodien bija tāpat dziesmu pēdējais mēsls? Šeik. 6 punkti. Man nepatika, kā tas melnais mērkaķis kratīja savu pliko pakaļu. Šeik. 7. Tā, man mīļie 7 punkti. Kuri 7? Nē, tur nav 7. Tā. Kuri? Nats. Nu jā, gribējās viņu it kā likt top 3-niekā, bet izdomāju nelikt. Tā, Baby Doll. 8 punkti. Beidzot kaut kas normāls. 9 punkti pie slapjās sejas. Spļaut seja, atvainojas. Un mans pretendents šogad ir Kamin. Loģiski, ka viņš uzvarēs. Es jums tos saku atvičāju. 10 punkti. Tātad manējie punkti. 1 punkts iet pie pulveriem, jo man, tā nepatika. Tur kaut kādi pulveri bija, īsti nesaprotu. 2 punkti iet pie Spit on my face. Man arī īsti nepatika, tur ko un tā tālāk. Nākamais. 3 punkti iet pie baby oil. Baby eļļiņas. Tur jā, tas Didijs. Jā, 3 punkti, jo viņš rok bērns savā dārzā. 4 punkti iet pie Big Dick Randy, tāpat kā Šonam. Jo Big Dick Randy un tā tālāk, ja. 5 punkti iet pie Fatsk, Eminems tāds goats, jā. Eminems goats tikai tā dziesma bija tāda dīvaina. Tā kā iebāza pirkstiņa pakaļ. 6 punkti Kamīnam. Es krievu dziesmas neīsti klausos, bet vismaz iedevu augstāk nekā angļu. 7 punkti iet pie Iceman. Man īsti nepatika tā dziesma, bet patika tas beatsās labs. Tikai nepatika tas, kad viss atkārtojas, ka esmu ledus un tā tālāk. 8 punkti pie Sheika. Jo man patika arī tas beats, tā dziesmā, tāda, jā. Tā, shake, bam, jā. 9 punkti iet pie Nuts. Es saprotu, tāda depresīga dziesma, bet, ir laba, var klausīties. Un 10 punkti iet pie Baby Doll, let's go. Ļoti laba dziesma, jā. Tagad mēs varam nosaukt rezultātus. 10. vieta ar 12 punktiem Pulveri. 9. vieta Big Dick Randy ar 13 punktiem. Tā 8. vai 9. vieta, 7. vai 8. vieta būs starp Iceman un Baby Oil, kas būs jāgriež laimes ratā. Un Iceman izcīna 8. vietu, kamēr Baby Oil izcīna 7. 6. vieta nokļūst Speedface'am ar 15 punktiem. Un 5. vieta ir Fakam ar 16 punktiem. Un starp Baby Doll un Nuts izlases 3. vai 4. vietu. Un tā tad 4. vietu iegūst Baby Doll ar 19 punktiem, bet 3. iegūst Nuts ar arī 19. To izšķīra laimesrats. Un 2. vieta apsveicam ir Shake ar 20 punktiem. Un uzgavilējam lieliem aplausiem Kamin. 1. vieta ar 23 punktiem. Cerams jums patika mūsu parodiju vīzija 1. sezona un jau tiekamies 2. sezonā, kaut kad jau drīzumā.